Jahtkluba piestātnē vēl dažas laivas stāv krastā, bet 20 jahtu komandas riktējas pirmajai šīs vasaras regatei. Uz klāja kāpj gan īsti jūras vilki, gan tādi, kas pirmo reizi klausīs kapteiņa norādēm. Šī atklāšanas regata ir drīzāk satikšanās, lai atsveidzinātu pa ziemu iesūnojušās burāšanas iemaņas. Ļoti svarīgi, ka jābūt daudzāk jahtu un tā spirit of regata will be very nice, es tā domāju. Sacensību garas būs, jo viņu izveidos paši dalībnieki, bet man ļoti patīk tāda ģimeniska atmosfēra šīm pasākumam. Pirms starta vēl komanda saņem pēdējos norādījumus. Tikko kā foks ir uzrullēts, tā mēs pārējām uz lielajām vinčām. Un tev ir atbrīvojās vinča, ar ko regulēt bomju apakšu. Sacensību dalībniekiem vispirms jāapbrauc boja Daugavā pretī Bolderājai, pēc tam jādodas izmest līkumu jūrā apkārt citai bojai. Tiek dots starts un katra jahta cenšas izmantot vēju un straumi, lai ar slaidu līkumu apietu pirmo atzīmi. No rīta iecerēti 5 starti, bet vējš šodien nav labvēlīgs ātriem braucieniem. Turklāt vēja virziens mainās vairāk kārt, un komandu locekļiem nesanāk turēt rokas klēpī. Te jāuzvelk, te jānolaiž būras. Tur atkal ziemēls pūš. Super. Viņš jau teica, viņš jau griežās. Tā bija pēc prognozes. Bet šādi galīgs liepēs. Brīžiem iestājas arī bezvējš, un sacensības izrādās tik negaidīti spraigas, ka veiksmīgs starts vēl neko nenozīmē. No pēdējās vietas ar laimīgu vēju var nokļūt pirmajā. Kā varēja redzēt, pirmie, pēdējie un atkal pirmie. Tā regata iznāca diezgan interesanti, jo nepārtraukti nācās cilvēkiem mainīt savas buras un risināt uzdevums ar to, no kuras puses tad atkal nākamā brīdī vējš iegriezīsies. Tā kā no tāda aspekta regata tiešām bija interesanta. Līdz pat finišam nebija skaidrs, kuri tad ir līderi, bet jahtklubam Auda šovasar vēl priekšā 8 dažādas regates. Zane Peneze, Valters Blūms, Latvijas televīzija.